Es gribu teikt tā, šīs te varas, tas lielākais noziegums, manuprāt, ir vislielākais noziegums, ko es uzskatu. Tas varbūt arī veiksmes stāsts, jo patiesībā jebkurai ļaunai varai viņas sapņu pilsonis ir apātisks un bezcerīgs individs, kas nesaprot, ko darīt, kas nesaprot, ka, lai tu kaut ko izdarītu, tev jāpieliek kaut kāds pūles, tev pašam jāiesaistās kaut kur, jā, kas ir nospiests vergs pēc būtības. Un to verga un tāda, apātiska, kā saka, izolēta individu psiholoģija, viņi ļoti veiksmīgi radījuši. Tas viņiem ir izdevies. Un tagad, kaut ko darot, mums ir ārkārtīgi svarīgi apzināties to, ka šitā ķēde ir jāpārauj. Jāpārauj ir tā ķēde. Jāpārauj, kā saka, ir tas klikšķīts galvā, kā saka, ir jāieslēdz. Ka tu neesi vergs, tu neesi zemāks pa zāli, tu esi brīvs pilsonis, viņi ir tavi kalpi, nevis kungi, kas ir, nezinu, pāvestu vai dievu svaidīti, kuriem ir mūžīgi šeit pienākās vara un teikšana par mūsu likteņiem. Nē, mēs esam tie, kas viņus var atlaist, padzīt, patriekt vai nav kā. Un ielikt kaut ko vietā. Bet, protams, tas ir jautājums, ko mēs ieliksim vietā. Bet tas, kad uz galvas sev kāpt nevajag ļaut, ka no tās apātijas jāraisās vaļā, tas ir ārkārtīgi būtiski. Tas ir ārkārtīgi būtiski momenti. Varbūt mēs nevaram, tas nenodrošinās mums, ka mēs uzreiz kaut kādu jaunu, kaut kādu brīnišķīgu, kā saka, sabiedrību radīsim, bet vismaz mēs apturēsim tās lielākās draņķības, kas pēc mums tiek gatavotas. Jo viņiem jau nekā svēt nav. Pilnīgi nekā svēt.